Capital FM. Tava dzīves stila radio. Capital FM. Klausītāji, liela prieka vēlreiz stādu tev priekšā savus šīs dienas viesus. Grupas Republika pārstāvji Jānis un Elīna. Ļoti jauki, jauni cilvēki, darboties griboši un varoši, pats galvenais. Lā, nu mums nākamā dziesmu playlistē ir kaut kas pavisam jauns un ļoti svarīgs. Tas arī dziesma no mūsu jaunā albuma, arī darīt šitā, darīt tā. Tas bija mūsu iepriekšējais singls, ko mēs izdevām gada sākumā. Tas bija mūsu veltījums un ir mūsu veltījums glābējas elītēm. Tēma nav, protams, viegla, tēma ir smaga, bet, kā es teicu, mūzika ļauj izteikt gan pateicību, gan pārdomas, gan viedokli par visdažādākajām tēmām, un kaut kā bija tieši tā sajūta, kad ir jāpievērš uzmanība, jo kaut kā tā pati tēma par maziem bērniņiem man uzrunāja arī kaut kādi 3 vai 4 gadu atpakaļ. Atceros, bija ziņas, kad ir atrasts atkal jauns jaundzimušs bērniņš izgāstuvē. Bija tā, ka tajā dienā tā ir svarīga ziņa, visi par to runā, visi par to šausminās, bet nākošajā dienā mierīgi ir jauna ziņa, tur politiskā koalīcija izmainās, vai tur benzīna cenas paceļās, un par to neviens tā īsti vairs tad nediskutē, kāpēc, kas ir noticis, un tajā brīdī saprot, kad cik labi ir, ka ir tāda organizācija kā glābējas elītes, kad cilvēki ir, kas bez, tiksim, kaut kāda materiāla mērķa to dara uz brīvprātības pamata, un kad ir tāda vieta, kur, ja tiešām ir dzīvē izveidojusies situācija, lai gan mēs to nekad nesapratīsim, tāds jauns vecāks, bet, ja ir tāda situācija bezizējas, tad ir, kur aiziet, ir, kur atstāt to bērniņu, un ka bērniņam ir iespēja dzīvībai. Un tāpēc šo dziesmu rakstot, mēs par to domājām un uzrakstījām, bet šī dziesma arī ir īpaša ar to, kad ar to tā pa lielam sākās arī sadarbība ar producentu Aleksandru Volku, kas raksta mums, kas producē mūsu šo albumu, un viņš vairāk viņam patīk elektroniskā mūzika, un tas ir jūtams arī mūsu jaunajā albumā, un tas ir dzirdams arī šajā dziesmā, jo šī dziesma ir ne tikai par aktuālu tēmu, bet arī par skanējumu, kas, es domāju, ir laiks sen, jo laiks arī latviešu mūzikā skanēt. Vai tas bija iemesls, kāpēc ir šajā dziesmā iesaistījies mākslinieks vārdā Kurts? Te bija arī interesanti. Bija skaidrs tas, ka dziesmas attīstībai ir nepieciešams tomēr arī kaut kas ne tikai no grupas, bet arī būtu tieši kaut kāds svaigums, kaut kāds arī vai no repa mākslinieks vai kaut kā tās doma pa domai tā arī gāja. Tad mēs apzināmies ar Dairi, tad mēs apzināmies ar Kurtu, un ar šiem abiem diviem rap māksliniekiem mēs tad arī kopā veidojām to message, kā latviski saka. Un tā arī tāpa tā dziesma diezgan Dairim un Kurtam es diezgan daudz liku pasīt studijā, jā, es visu laiku viņam liku rakstīt vairākus variantus tekstam, bet, beigās tas, kas ir uzrakstīts, mums visiem ļoti patika, un tā arī tā sadarbība ir diezgan cieša, gan ar Dairi, gan ar Kurtu, un tā arī dziesma kopā tapa. Asaras krīt, vakar un rīt, neviena nekā saukt palikā. Rokās viņš guļ, atripuks sirds, ko darīt kā izmisumā. Vai zini tu, kā ir labāk? Dari šitā, dari tā. Neviens neteiks tev paldies. Dari šitā, dari tā. Kur izmes, vai tomēr aiznes? Dari šitā, dari tā. Ja mēs dzīvojam vienaldzībā, un kas liek domāt tev, kā vajag visu graut?
tikai izmisums un bailes. Vairs neviena nav, viena tā pret visu pasauli, to tikko dzimušo, kur izmest. Nē, labāk aiznest, atstāt, aizmirst, anonīmā māte. Bailīgie soļi, snieg pārslām pēdas, aizbirstu mazajam apkārt, viss balts un tīrs, tik balts un tīrs. Un kas liek domāt tev, ka vajag visu